Nākamam sunim šī trasa izskatās jau mazliet savādāk. Un vēl viens papiljons, tas nav tas pats papiljons, kas skrēja pirmoreiz ar šo saimnieci, šis ir cits papiljons. Tātad patiešām pietiekoši populāri šķirni sportā, kas arī šobrīd apgūst paklausību. Saimniece viņa nolēkusi starta un pasaka, ka tur būs jāgaida, kamēr tiks dota atļauja. Ja sacensībās suns noraujas pirms atļaujas, ir divi varianti. Var mēģināt šo sunu panākt, nokontrolēt un skriet tālāk, vai arī izvēlēties ņemt diskvalifikāciju, bet pateikt sunim, ka nē, ka tā darīt nedrīkstēs nekad. Un ļoti daudzi saimnieki, īpaši tie, kuriem ir šis sports nopietni nodarbošanās ar tādām labā nozīmē ambīcijām uz uzvarām, ļoti bieži izvēlās šo diskvalifikācijas ceļu, lai suns saprastu, ka arī sacensībās ir tieši tie paši noteikumi un nevar darīt